Kā jau teicu, mani sauc Edīte. Es jums stāstīšu par elektromagnētisko viļņu starojumu. Es jums pastāstīšu vairāk par tādām interesantajām lietām, praktiskajām. Un, lai mēs varētu par tām runāt, mums vispirms vajag saprast, kas tas elektromagnētiskais viļņu stāsts patiesībā ir. Paceļ roku tie, kuri zina kaut ko par mehāniskajām svārstībām. Ok. Paceļ roku tie, kuri kaut ko zina par elektrību. Ok. Un tie, kuri kaut ko zina par magnētismu. Visiem vēl atskap ir magnētiņi. Kā visi mēs zinām. Precīzi. Ja jūs zināt par visiem trim, tad jums būs šodien vieglāk, bet ja jūs nezināt, tad tas nekas. Viss, ko vajadzēs, izstāstīs, un atkal man nebūs varbūt tik smaga tā teorija. Bet, kas ir tas elektromagnētiskais vilnis? Mēs dzirdam vārdu vilnis, mums nāk prātā kaut kādas svārstības. Kas ir visnotaļ precīzi, bet pirms mēs runājam par elektromagnētisko viļņu svārstībām, kas mums bija mehāniskās svārstības? Mehāniskās svārstības mums radās tad, kad kāds ķermenis periodiski svārstījās uz vienu pusi, uz otru. Novirzījās uz, tā kā šeit, gifiņā, ar atspēri kastīti novirzās uz leju, uz otru pusi, uz leju, uz augšu. Tās mums ir mehāniskās svārstības. Kas mums ir elektromagnētiskās svārstības? Mēs paņemam kādu lādētu daļiņu, paņemsim elektronu. Tā mums ir negatīva lādēta daļiņa. Elektriskie lādiņi mums rada elektrisko lauku, bet kustīgs lādiņš rada arī magnētisko lauku. Līdz ar to, ja mēs paņemam un kustinām šo elektronu, mēs viņu kustinām uz vienu pusi, uz otru pusi, periodiski, svārstības. Rezultātā mums rodas mainīgs elektriskais lauks, bet mainīgs elektriskais lauks rada mainīgu magnētisko lauku. Un tādējādi mēs iegūstam tādu ķēdīti, ka mainīgs elektriskais lauks rada mainīgu magnētisko lauku, rada mainīgu elektrisko lauku, rada mainīgu magnētisko lauku. Un tā tālāk, kā rezultātā mēs iegūstam divus savstarpēji saistītus lielumus, kas mums izplatās telpā. Šajā telpā varbūt to tik labi nevar saprast, bet tagad mēs runājam par elektromagnētiskajiem viļņiem. Šie te viņus raksturojošie lielumi, vektori, ir savstarpēji perpendikulāri. Ko tas nozīmē, ka elektriskais lauks mums mainās šādi, kā mums ir redzams attēlā zilā līnija, bet magnētiskais lauks mums mainās šādi. Un tie mainās perpendikulāri izplatīšanās virzienam. Kas nozīmē, ka tie mums ir šķērsviļņi. Tas nav tik svarīgi. Jā. Tālāk. Varbūt no mehāniskajiem svārstībām tādiem viļņiem jūs jau kaut ko no šī zinat, bet visiem viņiem piemīt tāda īpašība. Nepareizi. Mēs varam viņus aprakstīt, mēs skatāmies uz kaut kādiem dažādiem parametriem, pēc kā mēs tos varam raksturot. Viens no tiem mums, protams, būs izplatīšanās ātrums. Ātrums, ar kādu šis vilnis izplatās telpā, un elektromagnētiskiem viļņiem tas ir gaismas ātrums. Gaismas ātrums vakumā mums ir 3 reizes 10 km/sekundē. Šķiet zīmīgi gaismas ātrums, tāpēc, ka gaisma mums patiesībā ir elektromagnētiskais vilnis. Vienkārši nezinu, tā saucam. Tālāk nākamais parametrs. Augšējā attēlā ļoti smuki uzzīmēts vilnis, angliski uzrakstīts wavelength. Mēs varam viņiem pateikt viņa garumu. Viņa garums mums ir attālums starp diviem līdzās esošiem punktiem, kuriem ir vienāda fāze. Tas nozīmē, piemēram, starp diviem maksimumiem.
blakus esošiem. Vēl mēs varam pateikt, kas mums ir viņa periods. Viņa periods mums ir laiks, cik ilgā laikā vilnis veids vienu svārstību. Viņš aiziet augšā, lejā, un tad viņš sāk atkal kustēties tāpatās. Vēl mēs varam pateikt, kas mums ir viņa frekvence. Viņa frekvence mums ir tas, cik svārstības vilnis veids vienā sekundē. Šos abus divus lielumus, periodu un frekvenci, mums saista formula. Periods ir viens dalīts ar frekvenci, tie ir apgriezti proporcionāli lielumi. Vēl mūs saista šos lielumus formula otrām apakšas. Tā ir visnotaļ līdzīga parasti noteikti jau redzētajai ceļa formulai. Ceļš ir ātrums reiz laiks, tāpēc, ka viņa garums mums ir ātrums, gaismas ātrums, reiz laiks, periods. Bet tā kā periods mums ir viens dalīts ar frekvenci, tad mēs to varam izteikt arī, ka viņa garums ir gaismas ātrums dalīts ar frekvenci. Jā. Tālāk runājot par kaut kādām īpašībām, pieminēšu tikai vienu, jo tā mums būs svarīga praktiskajā pielietojumā, kas ir difrakcija. Difrakcija mums ir viņu spēja apliekties kādu ceļā sastapu šķērsli, ja šī viņa garums ir aptuveni samērojams ar šķēršļu izmēru. Ikdienā, ne par elektromagnētiskajiem viņiem runājot, mēs to varam redzēt, piemēram, ka upē ūdens apliecas ap akmeņiem, skaņu mēs dzirdam arī, ja tā ir reiz kaut kāda šķēršļa, skaņas avots ir arī šķēršļa. Un šī piemīt arī elektromagnētiskajiem viņiem. Un tā ir ļoti noderīga pielietojumā, līdz tam mēs vēl nonāksim, bet, jā. Šis attēls patiesībā arī ļoti skaisti to pasaka. Ja ir ļoti mazs šķērslis, tad šie viļņi ļoti viegli apliecas un ir tikai ļoti neliela zona, kurā ir tāda ēna, kur ir tāda izkropļota tie viļņi. Mēs esam beidzot nonākuši līdz galvenajai tēmai, par ko es jums stāstīju par to elektromagnētisko viļņu spektru. Bet kas tas vispār tāds ir un kāpēc mums to vajag? Elektromagnētisko viļņu skala, kas šeit ir attēlā redzama, noteikti ir jau kaut kur redzēta kaut kādos fizikas kabinetos. Ja ne vēl jūsu fizikas kabinetā, tad garām ejot uz grāmatu vākiem vai kaut kur citur. Bet, kāpēc mums viņu vajag? Lai mēs varētu runāt par elektromagnētisko viļņu kaut kādām konkrētākām īpašībām, pielietojumu un kaut ko tādu, mēs tos varam sadalīt pa kategorijām. Un mēs tās varam sadalīt sarindojot uz viļņu skalas, kur palielinās viļņu garums un samazinās frekvence. Ja mēs atceramies formulu, tad viļņu garums ir apgriezts proporcionāls frekvencei. Kas nozīmē, ka šeit labajā pusē mums būs ļoti gari viļņi, kreisajā pusē mums būs īsāki viļņi ar lielāku frekvenci. Ko vēl mēs šeit varam redzēt, ja mēs paskatāmies uz šo te elektromagnētisko viļņu spektru? Tur ir augšā tāda būtiņa, kurai ir rakstīts angliski, ka palielinās enerģiju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visi elektromagnētiskie viļņi nes kaut kādu enerģiju. Ļoti dziļi neiedziļināšos, par to var ļoti daudz runāt. Tas mums pašlaik nebūs tik ļoti svarīgi, bet viņiem ar lielāku frekvenci būs lielāka enerģija. Un līdz ar to šeit sākas vēl viens iedalījums elektromagnētiskajiem viļņiem, kas ir visnotaļ tieši, kā jau arī dzirdēts, ionizējošs un neionizējošs starojums. Ko tas nozīmē? Ionizējošais starojums mums būs tāds elektromagnētiskais starojums, kas nes pietiekami daudz enerģijas, lai varētu saraut ķīmiskās saites vielā un atbrīvot elektronu, ionizēt vielu, radīt jonus. Un kas mums joni? Elektriski lādētas daļiņas. Un vēl viņš atbrīvos elektronus. Kur mums šeit sākas problēma? Attiecīgi šie joni tālāk var izraisīt dažādas nevēlamas ķīmiskās reakcijas
šūnās, un tas var rezultātā bojāt DNS un radīt šūnu nāvi. Līdz ar to mums ir jāuzmanās ar ionizējošiem starojumiem, kas mums ir rentgena starojums un gamma starojums, bet šeit ir runa tiešām par tām augstiem enerģijām. Radioviņi mums nav ionizējušies starojums. Attiecīgi, tagad mēs iesim cauri visam spektram. Sāksim ar neionizējošo starojumu, sāksim ar radioviņiem, parunāsim par radioviņiem, viņu pielietojumu, par kaut kādām bišķi telekomunikāciju lietām, iesim tālāk uz gamma starojumu, aiziesim līdz gamma starojumam, kas mums jau ir ionizējušies. Jā. Tātad radioviņi. Radioviņi patiesībā aizņem visnotaļ lielu spektra daļu. Redzam, visnotaļ daudz. Un patiesībā līdz ar to tos var iedalīt vēl sīkākās kategorijās, sīkākos diapazonos, jo mainoties viņu garumam, mums visnotaļ mainās viņa izplatīšanās īpašības. Līdz ar to mainās arī to pielietojums, kur mēs viņus izmantojam, bet paliek kopīgs tas, ka visus radioviņus mēs izmantojam sakaros, sākot ar visnotaļ acīm redzamo radio un ar kaut kādu GPS. Attēlā var redzēt, ir ļoti skaists zīmējums, ir rakstīts garie un vidējie radioviņi. Garie viņi, kas ir acīm redzami viņi ir lielāki viņu garumu, mums izplatās apliecot zemes reliefu. Jo, ja mēs atceramies manas pieminēto viņu īpašību difrakciju, tad tas nozīmē, ka tie var apliekties ap visnotaļ lieliem šķēršļiem, jo šeit nav runa par viņu garumu pāris centimetru vai pāris metri. Šeit ir runa par kilometru. Tad tas nozīmē, ka tie var apliekt visnotaļ lielu šo šķēršļus. Bet mīnus tāds, ka tos var ietekmēt dažādi atmosfēras traucējumi. Radioviņiem mums vajag augstu novietot antenas, un plus gan par gariem radioviņiem ir tas, ka mēs tos varam uztvert visnotaļ tuvu raidītājiem un arī visnotaļ tālu no raidītājiem, un arī pat tādās grūti pieejamās reliefa dēļ vietās. Mēs viņus izmantojam radiosakaros, radiotelegrāfam, un līdzīgas īpašības mums ir vidējiem radioviņiem, tikai tie var izplatīties pat 1000 km attālumā. Tālāk ejot pie īsviņiem, īsie radioviņi. Tiem ir lielāka intensitāte, tiem ir lielāka frekvence, tāpēc, ka tiem ir īsāks viņu garums. Un tiem ir tāda ļoti interesanta īpašība, ka tie var atstaroties no ionosfēras, kas ir viena no Zemes atmosfēras daļām, slāņiem, un tas nozīmē, ka tie var izplatīties visnotaļ tālu. Tie atstarojas no ionosfēras, tad aiziet atpakaļ līdz Zemes virsmai, atstarojas no Zemes virsmas, aiziet atpakaļ līdz ionosfērai, atstarojas no ionosfēras, un tā mēs varam tos izmantot visnotaļ tālu. Bet tie izplatās visnotaļ taisnā virzienā, kas nozīmē, ka viņiem ir tāda lieta kā klusuma zonas. Mēs redzam attēlā, šeit mēs redzēsim šo īso radioviņu. Šeit viņš nav, viņš ir aizgājis līdz ionosfērai, šeit mums būs klusuma zona, kas tagad bija problēmas, bet tā kā viņi aiziet ļoti tālu, tad sakāršana nodrošināt principā jebkurā attālumā, kas ir ļoti noderīgi. Jā. Tagad izrunājuši par kaut kādu praktisko pielietojumu, kur mēs tos radioviņus varam iegūt. Radioviņus mēs varam iegūt no svārstību kontūra, kas mums sastāv no spoles un kondensatora. Par to baigi nerunāsim, bet mēs radioviņus varam iegūt arī no antenas. Apskatot antenas, kas mums viens no veidiem ir redzams šajā smukajā gifiņā. Gifiņā ir redzama dipola antena. Tā ir, principā, visvienkāršākā un arī ļoti plaši izmantojama antena.
Tā sastāv no 2 vienāda garuma vadošiem, kas ir ļoti svarīgi, vadošiem spieņiem, kas ir novietoti pretēji viens otram un ir pievienoti uztvērējiem. Ar antenu mēs varam gan uztvert, gan raidīt radioviņus, bet runājot par radioviņu uztveršanu, kas mums notiek. Mums nāk elektromagnētiskais vilnis, un mums nāk šī te elektriskā lauka daļa. Tātad šis elektriskais lauks mums antenā aizstumj elektronus stīņos no vienas puses uz otru, un rezultātā mums tiek pamījušas pozitīvi un negatīvi lādētas stīņi. Tad aizstumj uz turieni, tad kā uz labo pusi, uz kreiso pusi, uz labo pusi, un rezultātā mums rodas maģistrāli ar atbilstoši frekvenci. Un attiecīgi tad ar to maģistrāli mēs tālāk varam darīt, ko mēs vēlamies, pārtaisīt par mūziku, par radio. Un jā, ļoti interesants klausos. Tālāk mēs esam nonākuši līdz mikroviņiem. Principā mikroviņi ir ļoti īsi radioviņi, viņus arī izmanto sakaros, bet mikroviņus izmanto arī mikroviņu krāsnīs, radiolokācijā, nu un kaut kur. Un tā kā viņus tiek principā ļoti īsti radioviņi, tad viņus ļoti ilgi arī mums nenodalīja no radioviņiem, runāja par tiem kā to daļu. Un, jā. Mikroviņus mēs izmantojam satelīta televīzijā, Bluetooth tehnoloģijās, mobilajos sakaros, mikroviņu krāsnīs, un tā kā mikroviņi nav ionizējušies starojums, jo par tiem mēs runājam tikai pie ļoti augstajām frekvencēm, bet kā ar visu nevajag pārspīlēt, viņiem ir tāda lieta, ka tā kā mēs viņus izmantojam mikroviņu krāsnīs, protams, viņiem kaut kāda termiska iedarbība, ka rezultātā, ja mēs pārāk daudz viņus uzņemam, tad runājot par acīm, tas var novest pie kataraktas, var būt apdegumi tieši dziļākajos audu slāņos, jo mikroviņi ātrāk uzsildīs audus, kuriem ir augstāks mikrums, kā rezultātā dziļākajos audos mums viņi ir tādi flapjāki, tā var izteikties. Līdz ar to tie mums uzkarstīs un būs dziļi apdegumi, kas nav pārāk labi. Bet, kā jau minēju, visam to ir radars. Radari ir ļoti patiesībā vienkārši tehnoloģija. Radars sastāv no galvenokārt tās 2 galvenās daļas. Mums ir raidītājs un mums ir uztvērējs. Un svarīgi tas, ka viņi mums strādā pamīšas un nestrādā vienlaicīgi. Vispirms mums raidītājs izstaro ļoti īsu elektromagnētisko impulsu, un raidītājs mums strādā ļoti neilgu laiku. Runa ir par kaut kādām mikrosekundēm, kas ir ļoti maz. Un tad tas mums atslēdzas. Un tad mums ieslēdzas uztvērējs. Uztvērējs gaida, kad mēs saņemsim atstaroto impulsu un cer, ka mēs viņu saņemsim kaut kādā laika periodā, bet, ja šis impulss neatgriežas kādā laika periodā, kas patiesībā ir ievērojami lielāks nekā raidītāja darbības laiks, par milisekundēm, tad pēc noteikta laika uztvērējs arī izslēdzas, un tad ieslēdzas atkal raidītājs, izstaro nākamo impulsu, atkal iedarbojas uztvērējs, un tad tas atkal gaida, un tā mums tas notiek. Domāju, visi ir kaut kādās filmās redzējuši, kā mums strādā radari, tāda pīkstoša skaņa, kas ir tas izstarotais impulss, un tagad mums ir kaut kāds objekts kaut kādā laika laukā, tad mums ir vēl viens pīkstiens. Un pieļauju, varbūt pat vairāk ir redzēts zemūdenēs. Zemūdenēs mums izmanto eholotus, kas ir ar visnotaļ līdzīgi darbības principi, tikai tur mēs neizmantojam elektromagnētiskos viļņus, tur mēs izmantojam skaņu. Bet jā.
Tagad par to formulu, ko es esmu uzrakstījusi. Es varu apsolīt, ka tā ir, manuprāt, tas nāk pēdējā formula, ko es jums šodien rādīšu. Es jums varbūt nerādīšu to matemātiku, bet man šķiet, ka jūs viņu vēlāk redzēsiet daudz formulu. Visiem radariem ir savs darbības rādījus. Tas mums nosaka, cik tālu no radara mēs varēsim uztvert objektu. Ko šī formula nozīmē? C mums bija gaismas ātrums, T ir radara impulsu izstarošanas periods, jeb laiks starp diviem impulsiem. C reiz T mums būtu tā kā ceļš, bet mums ir jādala ar 2, tāpēc, ka šajā periodā tam impulsam ir jāpaspēj aiziet līdz objektam un paspēt atnākt atpakaļ. Līdz ar to viņam jāveic 2 reizes lielāks ceļš. Ja. Tagad mēs esam nonākuši līdz infrasarkaniem starojumam. Infrasarkaniem starojums ļoti bieži tiek saukts par siltumstarojumu, bet patiesībā tas nav īsti pareizi. Kāpēc? Tāpēc, ka siltumstarojums nav mums tikai infrasarkanais starojums. Siltumstarojums ir starojums, ko izstaro visi ķermeņi, kā temperatūra ir augstāka par 0 kelviniem, un to mums rada daļiņu kustība ķermeņos. Kā mēs zinām, siltumā daļiņas mums kustās. Gāzēs viņas kustās ļoti haotiski, ķirķos nedaudz mazāk, un citos ķermeņos viņiem kaut kāda struktūra, bet viņi tāpatās kustās. Viņi nevar nostāvēt uz vietas. Kustās tātad viņiem piemīt kinētiskā enerģija, kas mums principā ir šis siltums. Un tad, kad viņi atbrīvojas no šī siltuma, tad tas mums tiek pārveidots par elektromagnētisko starojumu. Un jo karstāks ķermenis, jo vairāk enerģijas tas atbrīvojas, un ja mēs atceramies to spektru, tad lielāka enerģija nozīmē īsāku viņu garumu un lielāku frekvenci. Tātad tas nozīmē, ka patiesībā siltumstarojums var būt arī ultravioletais starojums, ja tas ir runa par ļoti karstu objektu. Bet istabas temperatūrā patiešām lielākā daļa siltumstarojuma ir tieši infrasarkanais starojums. Līdz ar to mēs varam teikt, ka katrs no mums izstaroja infrasarkanais starojumu. Es izstaroju, jūs izstarojat, mēs visi izstarojam. Iemesls, kāpēc šis mums ir noderīgi, tas nozīmē, mēs varam izmērīt temperatūras ar bezkontakta termometriem, kas bija ļoti noderīgi Covid laikā. Mēs negribējām pieskarties cits citam. Un tas nozīmē, ka vēl mēs varam ar infrasarkanām kamerām piefiksēt temperatūru atšķirību. Mums ir ļoti smukas bildītes. Kreisajā attēlā ir melnā miskats laikam maisā ielika roka, dzīve. Tātad tā mums izstaro infrasarkano starojumu. Mēs ar redzamo gaismu, mēs neredzam to starojumu, bet mēs varam uztvērt infrasarkano starojumu. Kas nozīmē, ar infrasarkano kameru mēs redzēsim to roku, kas ir zem maisa. Tāpatās mežā mēs varam atrast kādu cilvēku, dzīvniekus. Un tāpēc kopumā mums šīs infrasarkanās kameras ir ļoti noderīgas, lai noteikti, piemēram, dažādus defektus siltumizolācijā, būvniecībā, lai redzētu, kur noplūst siltums, kas mums ļoti nevajadzīgi. Un, jā. Patiesībā, kas ir ļoti interesanti, daži dzīvnieki, piemēram, čūskas, var redzēt infrasarkano starojumu, kas patiesībā ir iemesls, kāpēc viņi tik labi mednieki, ja viņi vienkārši viņu redz tumsā, ja viņi redz viņu infrasarkano starojumu. Vēl no tādiem praktiskiem pielietojumiem mēs viņus varam izmantot apsildē, kā radiatorus, un no tā varbūt tālāk pielietojumu. Mēs izmantojam kosmosa pētniecībā infrasarkanos teleskopus, jo tāpatās kā roku maisā, mēs varam redzēt lietas, ko mēs neredzam ar redzamo gaismu. Tas nozīmē,
Piemēram, tie mums ļauj ieskatīties putekļu mākoņos, kas mums citādi būtu neredzami, ja mēs redzētu putekļu mākoni. Mēs neredzētu, kas mums ir iekšā. Bet tur mums palīdz interesēties. Tagad mēs beidzot esam nonākuši līdz tam, ko mēs laikam visvairāk izjūtam ikdienā, kas mums ir redzamā gaisma. Tas ir vienīgais, ko cilvēku acis var redzēt. Un, ja mēs paskatāmies uz balto gaismu, kas pie mums nonāk no saules, tad patiesībā tas ir visu gaismas krāsu sajākums kopā. Tādā ziņā, es domāju, visi redzējuši bildi ar prizmu. Tā ir viena ļoti plaši izplatīta, kas pieklāja vāciņu. Bet kāpēc mums šī prizma tā strādā? Un kāpēc viņa tā izskatās? Gaismas ātrums dažādās vidēs mums atšķirās. Ja dažādas vides viņu vairāk bremzē. Kas nozīmē, ka tad, kad gaisma pāriet no vides ar vienu gaismas izplatīšanās ātrumu uz vidi ar citu gaismas izplatīšanās ātrumu, tad mums notiek gaismas staru laukšana. Bet laušanas koeficients mums ir atkarīgs arī no gaismas viļņu garuma. Līdz ar to zilās gaismas stari, kas mums ir ar mazāku viļņu garumu nekā, piemēram, sarkanās gaismas stari, tiks lausti visvairāk. Bet sarkanās gaismas stari tiks lausti mazāk, ko mēs arī redzam attēlā. Sarkanā gaisma ir virs zilās. Un jā. Bet viss tā kā būtu ļoti labi. Bet kā mēs to gaismu, kāds dažādās krāsas, varam iegūt praksē? Praksē, ja mēs vēlamies iegūt krāsas, tad mums ir jārunā par divām dažādām paletēm. Un atšķirīgi par viņu pielietojumu ir tajā, kādā vidē mēs gribam iegūt šo krāsu. Ja mēs gribam iegūt izstarotu gaisu, piemēram, uz kaut kādiem ekrāniem, par televizoriem, datoriem, visiem ekrāniem, tad ir jāizmanto RGB krāsu sistēmu pa kreisi. Tur ir runa par 3 pamatkrāsām – sarkanā, zaļā un zilā. Un visas šīs pamatkrāsas saskaitot kopā, mēs iegūstam balto gaismu. Ja mēs vēlamies iegūt krāsas uz papīra, tad, piemēram, printeri, tad mums ir jāizmanto ciāna, fuksija un dzeltenā krāsu palete. Un šeit atšķirība tāda, ka visas krāsas saskaitot kopā, mēs iegūsim melnu krāsu. Kāpēc tāda atšķirība? Ļoti dīvaini. Tāda atšķirība mums rodas, jo runa ir vai nu par gaismas krāsu, vai par atstaroto krāsu. Uz papīra visas krāsas kopā mums absorbēs visu krāsu gaismu. Tā neko neatstaros. Līdz ar to cilvēka acis redzēs melnu, jo līdz tai nenonāks nekāda atstarotā gaisma. Jo nekāda gaisma neatstaros. Bet ar gaismu krāsām, tad mēs visas krāsas saskaitot kopā iegūsim baltu. Es varbūt nedaudz atkārtojos, bet es domāju, ka tā ir ļoti interesanta lieta. Par to patiesībā varētu runāt ļoti ilgi, tāpēc mums ir atsevišķa lieta kā optika, par ko mēs runājam skolās, bet par to tagad ne, tagad par akromātiskajiem viņiem. Līdz ar to, jā. Kā mēs iegūstam redzamo gaismu? Redzamo gaismu mēs principā iegūstam uzkarsējot ķermeņus. Domāju, visi zina, kas ir kvēlspūdze. Kvēlspūdzē ar strāvu tiek uzkarsēts kvēldiegs, kas sāk spīdēt un izstaro redzamo gaismu. Un pēdējais par tādu praktisku lietu, ko mēs šo prizmu varam redzēt dabā. Es domāju, mēs visi esam redzējuši, kā izskatās varavīksne, ja kāds šeit ir attēls. Kā tas strādā ir aiz muguras mums spīd saule, bet priekšā mums ir vai nesen nolīs vai līs lietus. Līdz ar to gaisā mums ir tāda maza ūdens pilieniņa, ļoti daudz tādu. Un no saules nākošie baltie stari,
tiek lausti lietus ūdens pilienos, kā rezultātā viņi tiek sadalīti krāsu spektrā, un tad mēs runājam par varavīksni. Jā. Tagad ultravioletais starojums. Ultravioletais starojums parasti tiek asociēts ar brīdinājumiem par to, ka jāliek sauļošanās krēms ļoti karstās dienās, tagad ir daudz ultravioletā starojuma, lai neapdegtu, kas, protams, ir taisnība, bet fakts ir tas, ka ultravioletais starojums samērīgās devās ir patiesībā pat tīri noderīgs, tāpēc, ka tas mums veicina D vitamīna sintēzi, līdz ar to vajag dažkārt iziet ārā no mājas. Bet lielās devās mums patiešām rodas tie ādas apdegumi, var tikt bojātas acis un tiek veicināts ādas vēža rašanās. Ultravioleto starojumu mums izstaro ļoti augsti sakarsēti objekti, runa par sauli, dažādām zvaigznēm, saule zvaigzne, bet līdz mums uz zemes virsmas nonāk tikai tuvais ultravioletais starojums. Jo lielāko daļu, kas mums ir tālais ultravioletais starojums, to mums absorbēs atmosfēra. Tāpēc mums viņa ir ļoti svarīga, tāpēc mums ļoti svarīgs ozons. Jo ozons mums veic šo darbu. Ozons absorbēs šo te kaitīgo starojumu. Līdz ar to, līdz mums šis kaitīgais nonāks tikai tagad, kad mums ir tie ozona caurumi. Tāpēc par viņiem bija ļoti aktīva diskusija, kā mēs varētu to darīt tā lietas labā. Un, ja ir sanācis prātot, kāpēc tagad mēs gaismā, siltumā noliekam plasmasas, gumijas, un kāpēc viņas pēc tam paliek tādas ļoti trauslas un nekam nederīgas, tad tas ir tāpēc, ka ultravioletie stari veicina polimēru molekulu struktūru staļīšanu, kas nozīmē, ka gumijas un plasmasas, kas mums ir polimēri, zaudē savu elastību. Nu, un vēl ultravioleto starojumu samērīgās devās izmanto solārijos. Tur ir vēl atsevišķa diskusija, cik viņi ir kaitīgi un cik viņi nav kaitīgi. Es labāk izvairītos. Jā. Vēl ultravioleto starojumu mums izmanto telpu dezinfekcijā, bet tā kā tur mums izmanto kaitīgo ultravioleto starojumu, tad veicot telpu dezinfekciju, telpās nevajag būt cilvēkiem. Citādi nebūs labi. Kur vēl tu izmanto? Vēl viņi izmanto naudas, dokumentu, mākslas darbu un vēl visādi citu objektu aizsardzībai pret viltošanu. Tāpēc, ka ir tāda lieta kā luminescentās krāsas, kas mums absorbē ultravioleto gaisu, starojumu, un tad atkārtot izstaros ar citu viņu garumu, kas mums būs redzamās gaismas diapazonā. Līdz ar to mums šķitīs, ka šis objekts ultravioletajā gaismā spīd. Pirmais autors. Tas tā vienkāršot izskaidrot. Tagad mēs esam tikuši līdz rēngestariem. Rēngestari mums viennozīmīgi absolūti ir ionizējošais starojums, bet rēngestari mums arī iedalās divās zonās. Rēngestari mums iedalās mīkstajos rēngestaros un cietajos rēngestaros. Un atšķirība tāda, ka cietiem rēngestariem viņa garumi var būt visādiem līdzīgi un pat pārklāties ar gamma starojuma viņu garumiem. Līdz ar to šeit mums sāks problēma, kā mēs sadalām, kas mums vēl joprojām ir rēngestari un kas mums ir gamma stari. Problēma tāda, ka mēs skatāmies uz šo te viņu izcelsmi. Mīkstos rēngestarus, kuriem viņu garums ir no 10 nanometriem līdz 100 pikometriem, kas ir ļoti maziņi, mēs varam iegūt ar rēngelampām. Bet citie rēngestari būs visi tie, kur viņu garums būs attiecīgi mazāks, un mēs viņus varam iegūt ar elementāru daļu pārtvarinātājiem. Mēs viņus tik vienkārši neiegūsim. Domāju, visiem vajag taisīt vai vismaz redzēts kāds rēngenu uzņēmums,
Līdz ar to šķiet acīm redzami, ka mēs viņus izmantojam medicīnā. Kāpēc mēs viņus izmantojam medicīnā? Tāpēc, ka dažādi blīvuma audi mums dažādi absorbēs rentgenstarus, un līdz ar to var vienkārši redzēt, piemēram, laustus kaulus un tā tālāk. Jā, tas attēls ir rentgena, kas atklāja rentgenstaram sievas rokas uzņēmumus, kas ir visnotaļ interesanti. Mēs varam redzēt kaulus, bet kaut kādus mīkstos audus mēs neredzēsim. Bet jā, es jau pieminēju rentgenlampu, ar kur mēs iegūstam mīkstos rentgenstarus. No kā tā sastāv? Īsumā runājot. Rentgenlampa mums sastāv no katoda, kas mums tā kā mīnus, un anoda, kas ir tā kā plus. Katods un anods mums ir ievietots vakumā, un katods mums emitēs elektronus, izturos elektronus, kas stiprā elektriskajā laukā mums tiek pātrināti. Pātrināti virzās uz anodu, bet viņi satiek anodu un viņi sāk bremzēties. Viņi sadarās ar anodu, protams, anods ļoti sakarst, kā rezultātā viņš mums ir jādzisē, bet vēl mums rodas rentgenstarojums, kas tad attiecīgi arī tiek izvadīts no rentgenlampas. Tas tā ļoti vienkāršot runājot. Jā. Tagad mēs esam tikuši līdz pēdējai nodaļai mūsu elektroniskos viļņu spektru stāstā, kas mums ir gamma stari. Nē, tas nav hauss. Gamma stari mums nedos superspējas, viņi mums dos starpslimību. Gamma stariem viņa garums ir vēl mazāks nekā rentgenstariem. Viņiem ir lielāka enerģija, viņiem ir lielāka frekvence, līdz ar to viņiem ir lielāka caurspiešanās spēja. Viņi izies cauri vairāk blīvākiem materiāliem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi var un viņi nokļūs līdz kaulu smadzenēm, bojās iekšējos orgānus un vispār būs ļoti liels nepatikšanas. Tā būs tā slimība, no kuras atkarībā no tā, cik daudz gamma starojumu, cik ilgi ir uzņemts, var būt arī nav. Bet, kur mēs viņu iegūstam? Gamma starus mēs iegūstam, kad ir atomu kodola radioaktīvā sabrukšana. Uz Zemes tas mums ir sastopami kodolreaktoros un kodolsintētā. Jā. Tādā ziņā, domāju, visi dzirdēt par Černobiļu. Pēc Černobiļas kodolavārijas atomreaktoru uzbūvēja tādu ļoti lielu sarkofāgu no betona un metāla komponentiem, jo gamma starojumu apturēt vajag visnotaļ blīvus materiālus, svīts labi strādā vai betons. Bet arī tur vajag ļoti daudz. Ko mēs viņu praksē izmantojam? Varētu domāt, ka tā kā gamma stari ir ļoti ionizējušas starojums, tad mēs viņu vispār nevarēsim izmantot. Bet, lai arī gamma starojums pats par sevi var izraisīt vēzi, tas var arī nogalināt vēža šūnas. Līdz ar to medicīnā izmanto tādus ļoti precīzi virzītus gamma starus, kas tad ļoti koncentrēti, uzmanīgi vērsti nogalina vēža šūnas. Bet jābūt uzmanīgiem. Jā. Tas ir izējot pār elektronisko viļņu spektru, par viņu praktisko pielietojumu, bet mums paliek vēl viena, es teiktu, ka visinteresantākā lieta, kas mums ir Faradeja būris. Faradeja būris mums ir Faradeja būris vai Faradeja vairogs. Atšķirībā no tā, vai mēs runājam par sietu vai nepārtrauktu materiālu. Tas mums ir tāds kā korpus, kas sastāv no vadoša, atkal svarīgi, vadoša materiāla pārklājuma vai materiāla sieta, ko mēs izmantojam, lai ārējais elektromagnētiskais lauks nekādā veidā neradītu nekādu efektu
uz kaut kādiem objektiem, kas mums atrodas šī Faradeja būra iekšienē. Kad tas strādā? Kad tiek ielikts ārējais elektriskais lauks, Faradeja būra metālā elektroni novietojas tā, ka vienā pusē mums viņu ļoti daudz, tur mums veidojas negatīvs lādiņš. Tā, tur ir aizies. Mums aiziet ļoti daudz elektronu uz vienu pusi, tur ir mīnus. Bet otrā pusē mums to elektronu nav. Mums viņa ir iztrūkums, ir pamaz. Tātad mums tur paliek plus. Tātad vienā pusē mīnus, otrā pusē plus. Rezultātā mums tiek radīts elektriskais lauks, kas mums, kas ir ļoti svarīgi, ir pretējs ārējiem elektriskajiem laukam. Līdz ar to, tā kā viņi pretēji, tad viņi viens otru dzēš. Un Faradeja būra iekšienē, tur jau palīdzēs bišķi. Jā, Faradeja būra iekšienē mums nav lauka. Un iekšienē attiecīgi objekti netiek ietekmēti. Kur mēs to praksē izmantojam? Praksē patiesībā izmantojam ļoti daudz kur. Svarīgi viņu izmantot ir, lai aizsargātu kaut kādas jūtīgas elektroniskās iekārtas, piemēram, to testēšanas laikā, to kalibrēšanas laikā, kad ir ļoti svarīgi, lai viņas rādītu to, ko viņam patiešām vajag rādīt, lai nerastos nekādi traucējumi. Vēl mēs varam ar Faradeja būra palīdzību aizsargāt sevi un atkal tās iekārtas, laikam svarīgāk tomēr būtu sevi, no zibenes spērieniem. Jo tad strāva mums tiek novadīta pa šo būri, viņa nepūst cauri tā iekšienē. Un savu veidu Faradeja būra mums ir visapkārt tādā ziņā, ka ir mikroviņu krāsnīs, lai mums pasargātu no mikroviņiem, lai nebūtu par daudz, lai neiet mums sejā, tā kad mēs skatāmies, vai mums ir gatavas pusdienas. Un viņi ir arī vados. Viņi nav visos vados, bet viņi ir tajos vados, par kuriem tiek novadīta pārnesta informācija. Un tagad mums svarīgi, lai šī informācija netika nekādā veidā izkropļota, lai šie vadi tiktu aizsargāti no apkārtējās vidas traucējumiem. Vienīgais, kas ir jāņem vērā attiecībā par Faradeja būri, ir tas, ka tie nevar bloķēt nemainīgus vai lēni mainīgus magnētiskos laukus, kas mums ir viens tās, kas mums ir nemainīgs un lēni mainīgs. Tas mums ir zemes magnētiskais lauks. Līdz ar to interesanti, bet Faradeja būra iekšienē mums kompass rādīs pareizi. Tagad paliek pēdējais jautājums. Vai Faradeja būris mūs pasargās no visiem elektromagnētiskajiem viļņiem? Šeit atstāts, ka Faradeja būris mums pasargās no visiem tiem elektromagnētiskajiem viļņiem, kur viņu garums ir lielāks par būra režu caurumu lielu. Tas nozīmē, ka mums ir ciets, un cieta caurumiem ir jābūt mazākiem par viņu garumu. Un tad viss būs labi. Jā. Jā, tagad ir forši video, kas jūs no tā labi. Es ceru, ka jūs jā. Šeit var ļoti labi redzēt, kā strādā Faradeja būris. Vispirms mēs paskatīsimies, kā viņš strādā, kā mums izskatīsies bez tā Faradeja būra. Pie figūriņas ir pieliktas folijas plēksnītes, un viņas mums paceļās. Lauki ietekmē. Tad viņas tiek nolaustas, ko viņas atkal stāvāk vaļā, un mēs uzliekam Faradeja būru. Un tad mēs redzam, ka Faradeja būra iekšienē tās strēmelītes paliek lejā, viņām nekas nenotiek, bet tās, kas ir pie Faradeja būra, tās gan paceļās. Viņš labai smuka parādās.
Jā. Tad ir vēl viens video. Kas tās varbūt nedaudz iespaidīgāks? Jo mēs paņemam Teslas spolu. Patiesībā internetā var paskatīties. Internetā ir ļoti daudz dažādu video, kuros ir ar Teslas spoli un Faraday būri. Un dažādas tiesības spēlē un tā tālāk. Bet fakts tas, ka ar Faraday būri mēs varam pasargāt sevi no šīs strāvas un cik ilgs tas video? Jā, tā, to viņi noņems. Kā es redzu, cilvēks dzīves. Kas mums nozīmē tas, ka mums Faraday būs nostrādājis? Paši lūdzu nemēģiniet, netaisiet. Labāk atstāsim to video internetā. Bet jā, tas no manis bija viss. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka jūs jau